Jā, šai pasaulē vēl nav atrastas tādas krāsas, kas spētu atspoguļot Gitas noslēpumu. Viņas klātbūtne nav trokšņaina, bet spēcīga, tā kā gaisma, kas ienāk telpā bez atļaujas un tomēr dara visu redzamu. Viņa atklājas patiesībā, tur, kur maskām nav vietas. Arī ikdienišķos darbos, kas šķiet tādi smalki, sīki dzīves pavadieni, viņa rod tos dārgumus, bet nelielās. Viņas spēks ir jaudīgs, viegls solis, kas atstāja dziļākas pēdas nekā skaļums. Tā tāda saspēle ar gaismu un spēku. Un varbūt tieši tādēļ viņa ir tik neatkārtojama, noslēpumaina, jo Gitas krāsas nav atrodamas paletē. Gita. Tā burvīgā Gita. Nu ko, Gita, beidzot mēs varam saskatīties pa īstam, tādā ieraksta jau formā un sarunas formā. Sveiciens tev pie manis, pie manā galdiņa, pie maniem uzmaniem krēsliem. Īstenībā tas krēsls jau ir tā kā tavs krēsls, vismaz uz šo sarunu. Uz šodien, jā. Gita, čau! Čau, Ieva! Mēs šodien mazliet parunāsimies, jo podcasts, jeb tādas sarunu sērijas Mīļā tu vari ir par vieglumu un par vienkāršām būšanām, par vienkāršiem stāstiem. Un jebkas, kas tev šodien nāks stāstāmais, tā būsi tu, jo tu nemaz nevari izstāstīt neko, kas neesi tu. Tāpēc man ir ļoti liela interese, kas tu esi, jo es tevi līdz šim brīdim personīgi nepazinu. Jo iepriekšējo stāstu autors es mazliet tā kā pazinu, bet tevi es pavisam nezināju, tik cik man kāds putniņš bija pačiepstējis, ka tu esi interesants stāsts, un es gribu atklāt, kas tu esi par stāstu. Gita, kas tu esi? Labs jautājums. Un man liekas, tāds ļoti sarežģīts jautājums, ar ko sākt. Es zinu, man ir tāds viens burvju jautājums, ar ko sākt. Es vienmēr uzdodu tev pirmo jautājumu, kas tev ir tāds pavisam būtisks, ļoti, ļoti svarīgs dzīvē, kad tu saproti, ka tā esi tu. Kas ir tev visbūtiskākā lieta, tava šķautne kā personībai un kur tas parādās? Es zinu šo savu lietu, un tā ir vienkāršība. Kā tu to zini? Tad, kad tu šodien atrakstīji, kad ir karsts un būsim ar basām kājām. Es domāju, paldies Dievam. Ka tā esi tu. Tas ir par tevi, ja? Jā. Kad, man ļoti patīk vienkārši, man patīk ērti, man patīk nepiespiesti. Jā. Un parasti es šo vārdu viņu esmu jau apviļājusi un zinu, ka tā vienkāršība tā ir iedzīvojusi sevi. Jā. Kurā brīdī tu to saprati, ka vienkāršība ir par tevi? Vai tu vienmēr to zināji? Nē. Un kā tev izdevās to noķert? Droši vien tā ir tāda, tā kā tas nebija kaut kāds viens notikums, tas bija kaut kāds notikumu kopums. Ķēdīte. Jā, ķēdīte un vienkārši dzīve. Kad daudzās situācijās es tā kā saprotu, kad ja man kaut kur ir kaut kas bišķiņi jāsamežģī, tad tas nav par tevi. Jā. Ja man ir bišķiņi jāpietēlo,
Ja man ir jātur mazliet sev kaut kādā tajā vajadzīgajā tēlā, lomā, vai kaut kādā izskatā, vai pieprasījumā. Jā. Un es saprotu, ka man ļoti nērti ir. Es varēju daudzus gadus, un tad kaut kādā brīdī es saprotu, es vairs tā kā nevaru, negribu. Klau, bet tad jau tev piestāvēs mūsu sarunas draugs šodien. Mums ir īpašs draugs, kas vienmēr piedalās mūsu sarunā, un viņa vārds ir, viņš, tas ir Māls. Un Māls arī ir par to dabisko un vienkāršo, pavisam vienkāršo. Dažreiz bērni saka, vai man paliek netīras rokas? Nē, tavas rokas beidzot ir īstas ar zemi, ar mālu. Un es tev kaut ko taisīšu, un tu man kaut ko taisīsi, kamēr mēs sarunāsimies. Tu gribi lielo bumbiņu vai mazo bumbiņu? Es jutīšos drošāk ar mazo bumbiņu. Tad tu droši ņem savu mazo. Vai cik vēss un patīkams. Jā. Nu, lūk, bet es tev gribēju prasīt, tā tava vienkāršība, kur tad tas pēc tam spēlējās tavā dzīvē, ikdienā, vai tu to sāki kaut kur apzināti ieviest, vai, jo, kā tu teici, tu esi spēlējusi lomas un bijusi tā kā iespringumā, un tad to visu nomainīt, vai tev tas izdevās vienā dienā? Vienā dienā? Nē. Un es domāju, ka es joprojām tas nav izdevies pavisam, vai ne, bet tas ir tāds nebeidzams ceļš, kur katru dienu es varu sajust, kur atkal es pietēloju, kur atkal es samalojos sev, lai kādam citam būtu ērtāk, labāk. Jā, kāds bija jautājums? Kā tu to ikdienā arī ieviest, piemēram, kur parādās tā tava vienkāršība, ka tu pati piefiksē, šeit atkal es esmu vienkārša un viegli. Piemēram, ja es esmu virtuvē, es nepavisam neesmu vienkārša. Es laikam komplicēju, bet man ļoti patīk eksperimentēt, jo tā mana vērtība ir radošums. Un ja man neļautu visu meistarot un katreiz kaut ko pa citādam, uzburt, tad man liktos, ka tas ir atkal garlaicīgi. Tas nenozīmē, ka tas nav vienkārši. Laikam to vienkāršību man ir citāda tā vienkāršība. Bet varbūt es kļūdos, varbūt tu arī virtuvē dullojies. Tu trāpīji tieši īstajā tēmā, kur man būs labs piemērs. Jā. Virtuve. Jau vairākus gadus katru dienu brokastīs es ēdu 2 vārītas olas. Un pēc tam es paņemu līdzi arī pusdienās 2 vārītas olas. Un es viņas parasti apēdu mašīnā vai kaut kādā vietā, kur man ir ērti to ērti. Jā. Un tā ir tā man vienkāršība. Jā, man citreiz ir līdzi vēl tur avokādo, kur es nomizoju un tāpat kā ābolu nograužu. Jā, ēdiens arī ir. Tā ir viena no tām vietām, kur parādās man vienkāršība. Bet pastāsti man, tev tā neapnīk tas, ka tu tās, jo labi, man brokastīs arī ir omlete, bet es visu laiku spēlējos viņai apkārt, man vienmēr kaut ko tur jāpievieno klāt. Bet omlete tas ir tā kā, šķiet nemainīgi man tā omlete ir, bet man vajag visu kaut ko pieķiberēt klāt. Bet tu nealksti pēc kaut kādas tās apkārt burzmas visam tam, kas ir vienkārši. Nē, protams, kad ir reizes, kad es tāpat, vai ne, un brīvdienās es gaidu brīvdienās, kad vīrs taisīs omleti. Viņš ļoti garšīgi gatavo, un tā man ir iespēja izbaudīt kaut ko citu. Un citreiz olas ir beigušās, un man ir tā kā jāimprovizē kaut kas cits, auzpārslu, biezputru vai vēl kaut kas. Un, jā, protams, un ir tādas reizes, kad brokastis ir kafejnīcā. Jā, bet tomēr ir tās
kad šis ēdiens nav tāda, varbūt viņam nav tik liela nozīme, nav tāda, tā vienkārši. Un... Kam ir liela nozīme tavā dzīvē? Nu, tā kā liela. Saprotu, tā kā tu dzīvo caur šo te vērtību vienkāršība, visam pietiek, bet kam ir atkal tāda liela nozīme? Liekas, tas man ir ļoti būtisks, liels un vērtīgs. Nu, pēdējos gadus es esmu sapratusi, ka man ļoti būtiski ir palikt uzticīgai sev un sekot savai sirdī. Ja es jūtu kaut kādu impulsu, uz kaut kādu rīcību, uz kaut kādu būšanu, uz jebko, un ja es jūtu, ka viņš nāk tur no šejienes. Atsaucās. Jā, tad man ir ļoti būtiski palikt uzticīgai tam un sekot tam impulsam, iespēju robežās. Tas ir bailīgi, bet es saprotu, ka bailīgāk ir tā kā nesekot tam. Vai tā ir bijis, ka tu neesi sev sekojusi un tu esi ļāvusies sekot citiem, kopējusi? Jā, tā noteikti ir bijis. Jā, šī svarīgā lieta, kas man ir, bez kā es nevaru, tie ir kaut kādi pēdējie gadi, es nezinu cik vai ne, bet kas pamazām ir tā kā attīstījies tā, bet iepriekš, protams, viss kaut kas un daudz, kas spilgtāk paspīd tam. Ir tev kāds stāsts, kur tu kādam cilvēkam esi sekojis un tagad liekas, kā es tādam cilvēkam varēju sekot un viņu kopēt vai klausīties, kā būt un... Interesanti, kad tu jautā, pirmā doma bija par tādu reliģiju. Kad, bērnībā es esmu audzināta tādā kristietiskā gaisotnē un svētdienas skola un tā, kas bija ļoti jauki, bet tas nebija apzināti. Jā. Tas bija tā, kā man mācīja. Ieteikts, jā. Jā. Un tad kaut kādā brīdī es sapratu, ka tas nav īsti par manīm. Un varbūt ne par kristietību, bet tieši par tādu dogmatisku reliģiju, par tādu kaut kādu, par kaut kādu reliģijas rāmīti. Man šķiet, reliģija pat par sevi ir rāmīts, vai ne? Un kad patiesībā jau tas spēks, kas zem tā rāmīša ir daudz plašāks un nav ietilpināms rāmītī. Un tad es tā kā, ļāvos iziet ārā no tava rāmīša. Iekšējā balss tevi izved ārā no tava rāmīša. Jā. Bet kam tad tu tici tagad? Jo, reliģijas viens no tiem uzdevumiem, mums uzreiz tādi krietnie jautājumi, lielie kumosi, jo reliģija dod dod iespēju, bet tā kā būvēt uz šo ticības bāzi, un tad cilvēkam jāatrod tādu īpašu citu ticības formātu. Kam tu tagad tā tici, ja tā reliģija vairs tevi neved? Kam tu tici? Kas veido tavu ticību? Patiesībā nav viegli noformulēt šobrīd to. Varbūt netici. Bet, to, kam es ticu, ietērpt tos vārdos, tas nozīmētu samazināt to, kam es ticu. Tas nozīmētu... Tas nozīmētu ko? Jā, tas nozīmē droši vien, ka tava ticība balstās kaut kādā tik lielā formātā, ka to nemaz, kā tu pati minēji, ka to nevar samazināt valodas formātā. Tas ir lielāks par valodu, lielāks par tevi pašu un lielāks par iespēju to formulēt. Jā.
Bet tu to Paldies tev. apzinies un tu to dzīvo, šo te ticību. Jā. Kam tev šķiet cilvēkiem vajadzētu ticēt? Nu, tiem, vai tā ticība var palīdzēt, vai dažreiz varbūt gremdēt? Laikam tāda liela jautājuma šodien. Paskaties, tā kā tādi... Tas ir tāds, ļoti tāds eksistenciāls jautājums un tāds. Es vienkārši saskaros ar to, ka cilvēki, un īpaši sievietēm, šobrīd ir diezgan grūti izveidot tādu pārliecību par sevi, nevis pār sevi, bet par sevi, un tādu ticību tam savam iekšējam jaudīgumam. Un tāpēc arī šodienas tā saruna arī būtu par to, mīļā, ko varēt, ko es kā sieviete varu, lai es varu sevi spēcināt un es varu sev noticēt. Jo tik ļoti pietrūks daudzām sievietēm iekšējās savas. Jo redzi, tu tici, piemēram, kaut kam ļoti tik lielam, ka kaut kas ir lielāks un dziļāks tevī, ko nevar ietērpt, bet tik daudzām sievietēm pietrūkst, kur viņām vajadzētu meklēt, lai tā pārliecība būtu, lai Kur meklēt? Kur meklēt? Kādā adresē? Jā, kāds pastakots. Kurā linkā jāspiež? Tajā apslēptajā sirds lādītē savā tikai iekšpus. Kā tikt iekšpusē? Jo bieži vien ir šie te jautājumi un atbildes, kas seko viens, bet kur ir tā sirds lādīta? Kur ir tā atslēga? Kur ir? Kā man tikt savā sirdī iekšā? Kā tu tur tiki? Tu tiki tur tajā sirdī tik dziļi, ka tava ticība ir pilnīgi neaprakstāma. Kur tu dabūji atslēgu? Kur ir adrese? Kurā kastīte? Kur atslēga, kur adrese? Jā, varbūt tādā vienkāršākā formātā, varbūt tu vari izstāstīt. Jā. Kā tu tiki līdz tādai lielajai pārliecībai? Man jau liekas, ka dzīve jau ir par to, ka mēs ejam pēc tās atslēgas un ejam pie tās lādītes. Bet praktiski izstāsti, kur tu gāji, kur tu ko pazaudēji un ko atradi, varbūt tu neko nepazaudēji. Droši vien, ka pazaudēju un atradu, bet ja tu man tā konkrēti prasi, tad... Jā, gribu konkrēti. Tad Man, piemēram, Covida laikā, tad, kad ieslēdzās, man ļoti palīdzēja aizbraukt pie dabas, un es pie tās dabas arī ļoti daudz ko noformulēju. Protams, bija fonā ļoti daudzi šie te situācijas, ja? Un man atslēga bija viens konkrēts ozols, pie kuras aizbraucu. Ja man tā prasīja. Bet kas tev bija? Vai tev bija kāds elements vai kāda... Patiesībā, jā, ļoti daudz tā ir bijis daba. Jā, kur es esmu tā kā satikusi sevi kaut kur ļoti dziļi iekšā un tas ir pat bijis mazliet bailīgi. Kā izpaudās tavas bailes? Kā izpaudās tavas bailes no savas dziļuma? Tu kliedzi? Laikam tās bailes tieši par to dziļumu, cik bezgalīgs viņš ir. Kā gribās kaut kādas robežas. Bailīgi, kad nav robežas. Un kā tu baidījies? Ko nozīmē baidīties? Kaut ko atklājot, kaut ko saprotot par sevīm, nāk līdz tā sajūta, cik daudz es vēl nesaprotu un cik daudz es vēl nezinu. Un tas ir tas bailīgais, jā. Ka būs jāturpina. Jā, ka būs jāturpina. Tas nekad nebeigsies, tā kā ar mācīšanos. Visu laiku būs jāmācās. Jā, nezināt bija vienkāršāk. Bija vieglāk.
Jā. Un kur tu guvi to impulsu, vai no tā, ka, es jau tev, protams, uzdevu jautājumu, vai tu kaut ko pazaudēji, kur tu ieguvi impulsu, ka tev tomēr jāiet sevi meklēt? Vai vismaz sevi apzināties, kā tieši tik dziļu, cik tu esi? Man patiesībā es jūtu, ka man nav viegli tā runāt par to un atklāties. Kaut gan man liekas, es esmu ļoti atklāta, bet šis liekas tā kā skaļi pateikt to visiem. Jā. Bet tam lielamajam tavam neaprakstāmajam. To adresu un to atslēgu visiem. Bet tā spēcīgāk, tā apzināšanās atnāca pēc mana otrā bērniņa piedzimšanas. Tādā nogurumā. Es teicu, es iešu vannā. Pišķiņā atpūtīšos. Un es iegāju vannā un es neko, tikai atpūsties. Un pēkšņi pārņem tāda liela neizskaidrojuma sajūta. Par sevi. Jā, varbūt tā kā iespēja uz mirkli ieskatīties tajā dziļumā. Palūkojies. Wow. Un tāda ārpus ķermeņa. Un tāda interesanta pieredze. Un vai tu tajā brīdī arī nobijies, ka tu pēkšņi ieraudzīji savu dziļumu un tā kā ārpus sevi no malas? Tā es tā varētu aprakstīt, jā? Jā. Jā, varbūt. Nezinu, vai es varu nosaukt tās par bailēm, bet sajūta bija tāda, atkal neaprakstāma. Jā. Man patīk, ka šīm te pieredzēm ir nav viegli piemeklēt raksturojošs lielums. Jā, jo to jau arī droši vien tik tādu īpašu pieredzi man no malas arī grūti noķert. Jo manā prātā, kad tu stāsti, tu iegāji vannā, man uzreiz prātā relaks, cik labi. Ja, tas balstās tajā manā izpratnē par to, ko nozīmē nogurumā ieiet vannā un vienkārši ļauties siltam ūdenim. Un cik skaistas tās pieredzes var mūs piemeklēt. Un tieši tā mums tas visiem nav jānodot. Un skaisti. Vai tu ikdienā turpini kaut ko praktisku darīt, kā piemēram man patīk, piemēram, ik pa laikam pieskarties mālam un tādā veidā, jā, kaut kā praktiski sazemēties, vai tu praktiski kaut ko dari, lai nonāktu tādā sarunā ar sevi un tā kā, kas tas ir? Man tas ir laiks vienatnē. Laiks vienatnē, un ļoti labi, ja tas ir laiks vienatnē pie dabas. Jā, ko tu dari? Tu vienkārši esi dabā? Es vienkārši esmu dabā, tā kā tagad pagājušo nedēļu, es domāju, labi, ir laiks gulēt ārā. Es izvelku hamaku, iekarinu starp kokiem un es guļu ārā. Jā, un tas laiks vienatnē ir tāds ļoti, ļoti dziedinošs un arī tā ir tā iespēja atgriezties pie sevīm, kad ir kaut kāds atkal ir skrējiens darbos un ir skrējiens rutinētajā dzīvē, un tad bet kur tad es esmu, kur es skrienu un tad tāda iečekošanās atkal pie sevīm. Bet tā ir arī tik, es teiktu, mūsdienās arī milzīga varēšana atļauties vienkārši būt. Iegulties hamakā un būt ar sevi. Es teiktu, man ļoti reti gadās satikt
cilvēku, īpaši sievieti, kura tā vienkārši atļaujās sev būt. Tāpēc man jāsaka tev mega apsveikumi, ka tu tā dari un tu to vari. Šī ir tā tava lielākā varēšana būt šajā dabiskumā un tādā esībā, vienkāršā esībā un tādā trakumā, kas notiek šobrīd pasaulē, pieņem to, ka tā vienkāršā būšana ir. Jā. Patiesībā jau tam, kā teikt, tas bija apzināts lēmums. Jo vairāk es sāku just sevi, jo vairāk es sāku just, ka man ir vajadzīgs šis laiks vienatnē. Un tas nozīmē to pastāstīt arī ģimenei. Jā, jo tieši es gribēju vaicāt, kā reaģēja tā, kas ar Gitu ir noticis. Gitai kaut kādi tur kosmosi galvā. Gita vienkārši iet gulēt kā makā. Jā, ko teica tava ģimene? Bet manējie pieraduši, ka Gitai ir kosmosi galvā, un viņi, tas nāca pamazām, jo es sevi iepazinu pamazām, joprojām pamazām iepazīstu. Un tas nekad nebeigsies? Nekad nebeigsies, tieši tā. Un līdz ar to arī ģimenei bija tā kā iespēja aprast ar to. Un arī pēdējos 2 gadus es ik pa 2 mēnešiem braucu uz Maroku vienatnē. Un jā. Ko tu tur dari vienatnē? Tu arī guli hamakā vai? Es guļu māla būdiņā vai kādā citā tikpat ērtā dabiskā vietā. Atkarībā no tā, kur es esmu. Bet mērķis ir viens, tā ir vienatne, tā ir iespēja atzūmoties no viss tā, kas ir bijis līdz šim atpūtas mirklim kārtējam. Un tā ir tāda fokusa atgriešana sevī. Tad es teiktu, vai cilvēkam vajag mainīt vidi, vai sievietei, kurai vajag sevi, kura sajūto šo ziņu, vajag sevi atrast, jo kur tu viņu atradīsi, nekur jau no sevis neaizmuksi, bet vai vajag mainīt vidi? Tu, piemēram, dodies uz Maroku, jā, bet vai tas ir obligāti? Liela daļa, brauc uz Indijām, un man vienmēr tāds, kādas Indijas, tepat ieej savā istabā aizslēdzies. Vai kāds ir tas tavs rezumē, vai izejot no tās savas pozīcijas? Es domāju, ka tas ceļš katram droši vien savs ir. Un nebūs viena pareizā atbilde. Tad tomēr nebūs ne pareizi, ne nepareizi. Tā vienkārši tā būs. Viena adrese un viena atslēga nebūs. Jā, katram savu atslēgu, katram savu adresi un katram savu sirds. Ja domājies tagad tās brīnišķīgās sievietes, kuras tagad klausās, domā, un es gribēju, lai viņa man pasaka, kur ir tā atslēdziņa, un viņa saka, ka viņai ir viņas atslēdziņa, vēl ir mana atslēdziņa. Bet es tev pilnīgi piekrītu, kad es jau varu teikt, brauciet un sēdiet zem ozola, bet tā bija mana atslēga, tas bija mans pagrieziens, bet kur tad varētu būt tas risinājums uz katrai savu atslēdziņu? Kāda sievietē zinātu, kur ir atslēdziņa? Es domāju, ka tas bieži vien ir stāsts par tādu ieklausīšanos sevi un tādu atklātu būšanu ar sevi. Kas es esmu, ko es gribu, kurp es eju. Un tad tās godīgās atbildes sadzirdēt. Es, protams, mazliet tevi provocēju un mēģinu izdabūt no tevis kaut kādu konkrētus ieteikumus. Un mēs jau apzināmies, ka nav jau tādu pareizo likumiņu. Un lai cik vienkārši izklausītos, ej un esi ar sevi, nekā cita tur tajā lielajā pasaulē arī nav. Ok, es tev izzūmēšu mazliet ārpus no tiem mūsu lielajiem eksistenciālajiem jautājumiem. Ko tev tādā savā vienkāršībā patīk darīt un kas tev sagādā tādu
lielu prieku, ka tu sasmejies, jo tas ir mans uzskats, ka dzīve ir jādzīvo priecīgi, ka tas prieks jānoķer, un ka tu esi tāds saviļņos, un tev ir, vai tev ir tādi momenti, un tev ir tādas noteikti citādākas nekā man formuliņas, kā tu noroji reālu prieku? Vispār tā pirmā asociācija, klausoties tavu jautājumu, bija, man ļoti patīk smieties. Tā, kad līdz asarām, līdz krampiem. Vēderā. Tā, kad viss gārds. Jā, viss gārds. Un ir man tādas skolas laika draudzenes, kuras es satieku reti, bet, kad mēs satiekamies, mēs nonākam šajā te stāvoklī, ka mēs smejamies līdz, tā kā, un tas ir, un reāli tā ir tāda bagātība, ko es katru reizi, kad es viņas tā kā, vai atceros, vai iedomājos, vai mēs satiekamies, ka tas ir tas, šī ir mūsu tāda bagātība. Un patiesībā nav nemaz tik viegli atrast cilvēks, ar ko var tā smieties kopā tā pa īstam, ja, ka tie joki tur var būt visādi jēli, apaļi un visādi, ja. Bet, ķēmīgi stāsti. Jā, ka tas ir, un tas ir pa īstam, un ka tu var būt tik brīvs tajā savā smiekla izpausmē, bez robežām. Tā ir tāda viena lieta, kas man ļoti iepriecina, ko es ļoti gaidu. Un tad tās ir tās citas sievietes. Vai tev ir arī tādi draugi vīrieši, ar ko tu tā vari izsmieties riktīgi? Man ir mans vīrs, jā. Viņam ir ļoti laba humora izjūta, un mēs varam smieties kopā. Es tevi apsveicu. Tas ir tik labi. Es zinu, ko tas nozīmē, kad var smieties nakts vidū pieauguši cilvēki un par pilnīgām muļķībām. Jā, tas ir kolosāli. Tas ir kolosāli. Es domāju, ka tā ir mīlestība. Tāda cilvēcīgā mīlestība, to, ko tu minēji, tas, ka mēs varam būt tik brīvi savā patiesumā, ka mūs par visu var sanākt smiekli. Jo ar pārējiem višķiņ, ka tev tā kā jāpiedomā, kā tu tā kā būsi. Jā. Labi, bet ko tu vēl gribētu savā dzīvē piedzīvot bez šūpāšanās hamakā un sevis turpināšanas atklāt un bezlimita smiešanos līdz vēdera sāpēm? Kas būtu tāds, uz ko tev vēl... Tu vēl gribētu kaut ko tādu varēt, vai gribēt, vai piedzīvot? Ja pavisam praktiski? Ļoti praktiski, jā, jo man tiešām interesē, cik dažādas mēs esam, un kad, ja man gribās nākošu gadu izlaikt ar izpletni, tad pastāv iespēja, ko sakritīs, ka tev arī gribas izlaikt ar izpletni, bet pieļauju, ka tev varētu būt pilnīgi kaut kas cits, ko tu vari gribēt un piedzīvot. Arī pēdējos 2 gadus man ir tāds, nezinu, vai to var nosaukt par sapni. Es droši vien neuzdrošinos to nosaukt par sapni, jo tas nešķiet tik viegli sasniedzams, bet es gribētu iemācīties vadīt lidmašīnu. Lidmašīnu? Jā. Jo? Nezinu, tas ir kaut kas par tādu ļoti lielu atbildību un kontroli. Un laikam, tā ir arī tāda viena no lietām, ko es mācos savā dzīvē, uzņemties atbildību. Jā. Un man atnāca lidmašīna. Jā. Un vai tu vari tā sev, kurā tajā etapā tu esi? Tu meklē jau to lidmašīnu, vai tu vēl tikai domā, vai tiešām es gribu to lidmašīnu, vai tu jau varbūt jau esi visu noskaidrojis un jau esi jau dokumentiem kabatā? Nē, es esmu izpētījusi tās apmācību iespējas, kas Latvijā ir pieejams, un šobrīd mans finansiālais stāvoklis neatbilst šim. Tātad pagaidām vēl nē. Jā, bet arī ieraugot to izcinājumu, nebija tā,
kad bija sajūta, nekad. Varbūt, jā, varbūt kādreiz. Šobrīd ne, bet varbūt kādreiz. Jā. Kad tev būs tā lidmašīna, un tu celsies pāri priežu zariem vai varbūt palmu zariem, kas būtu tāds pirmais galamērķis, kur tu gribētu izlaist? Es domāju, ka tas galamērķis nav tik svarīgs. Galvenais būtu pacelties un lidot un nolaisties un tad atkal pacelties un atkal lidot. Un tev būtu arī pasažieri, vai tu būtu viena ar savu lidmašīnu? Es domāju, ka man reizēm būtu arī pasažieri, jā. Jo tad es tavā lidmašīnā varētu būt, un tad es no viņas varētu lekt ārā, jo man ar to izplatīt jāizlec. Deal. Jā, tāda mini sadarbība. Mini. Tiešām ļoti neliela sadarbība tādai nākotnes plānam. Jā. Kur tu sadarbojies savā tādā ikdienā, kur tu redzi, ka cik būtiski ir būt labā miedarbībā, sinerģijā. Ir kāds tev labs piemērs, kur tā sadarbība tava no tevis ir zum. Es nezinu, vai es saprotu tavu jautājumu pareizi. Vai kur tev ikdienā ir sadarbība, kas ir atkarīga no tevis? Kur tu spēlē ļoti lielu lomu, ka tā sadarbība ir veiksmīga. Tas droši vien ir manā darbā. Primāri. Ar kolēģiem? Ar kolēģiem, bet vairāk tomēr ar klientiem. Jo es pie katra klienta 95% gadījumu braucu pirms tam iepazīties. Tieši tāpēc, lai sajustu, vai mēs viens otram daram, vai mēs, vai šī sadarbība varētu izdoties, lai būtu iespēja pirms tam, sajust. Un es teiktu, arī 95% gadījumu šī sadarbība ir veiksmīga, jo kaut kā tomēr tās enerģijas līdzīgas atrod vienu otru, jā. Katru teiciens ir jogurts, uz jogurtu. Tu atrodi savu jogurtu, ar ko kopā sadarboties. Bet man jāsaka lielu paldies tev par šo formātu, jo ļoti bieži jau cilvēki, sevišķi tur, kur ir bizness, pārvēršās ātrajā pakalpojumu sniegšanā, jo ātri jānopelna nauda, un tad jāskrien pie nākošā klienta, un kur ir nākošais klients, un mums tas jāizdara pēc iespējas ātrāk, lai atkal tiktu pie nākošā klienta, jo ātri jānopelna. Vienkārši braukt pie klienta, iepazīties, cik tas ir, kādam varētu šķist pilnīgi bezjēdzīga laika izmešana. Tā kā būtu jānopelna. Bet patiesībā tas ir tas, kas man ir svarīgi, šī tā komunikācija un miedarbība un iepazīt šos cilvēkus. Tas tik īpaši ir to. Jā. Jo tad arī jau tā sadarbība droši vien arī var notikt, tad, kad tu nāc ar tādu vēlmi par sadarbību. Jā. Ne jau vēlmi nopelnīt, bet vēlmi sadarboties. Ja tev būtu iespēja tagad, zini, ka kāda noteikti klausīsies, klausījumi mūsu ierakstiem ir, un tu zini, ka tā īpašā sieviete šobrīd klausās, un varbūt viņai ir kaut kāds vēlme sadzirdēt kaut kādu ieteikumu, jo tādu autentiskumu un dabiskumu tiešām ir grūti satikt ikdienā. Un ko tu ieteiktu tai klausītājai, tai īpašai, kuru tagad dzird vienu vai vairāku? Ar ko sākt? Ko šodien izdarīt tādu, lai būtu tik tādā saskaņā un mieriņā un autentiskumā? Man šķiet, ka tāds ļoti svarīgs aspekts ir
savu daļu pieņemšana. Kad vispirms tā kā ieraudzīt sevi, kas tad es esmu, tas, un tad, labi, es tas esmu, un tās visas daļiņas paņemt atpakaļ pie sevīm, neko neizstumt. Arī to, kas liekas nērts, nepareizs, visu paņemt atpakaļ pie sevīm un samīļot. Lai cik liktos nepareizi, tad priekš tevis tā ir pareizā daļiņa. Jā. Un to pieņemt. Jā. Ar tādu ļoti lielu mīlestību pret sevīm. Man liekas, ka katru dienu tas sev jāatgādina, jo katru dienu tas aizmirstās. Gribās mazliet to pātagu un bišķiņ tā, bet man liekas, kā mīlestība var vairāk. Paldies, Gita, tu tiešām esi tāds kaut kāds tīradnis, nezinu, kas ir tas pasaules dārgmetāls vai pasaules ķīmiskais elements, kurš zemeslodē planētā atrodas, kur ir vismazāk. Man liekas, tas ir tavs horoskops. Jā, jo tas ir ļoti, ļoti tīrs. Un paldies, ka tu tāda esi un ka tev tas nav nekur jāiepausta un tev pietiek ar tavu hamaku un tavu būdiņu Marokā. Jo lielākā daļā jau gribas to visu vairot un visu kaut kur izrādīt, bet tev to nevajag. Un kaut vairāk mēs tādi tīradņi būtu, jo tas jau arī to pasauli satur kopā, manuprāt. Tieši tas ķīmiskais elements. Un es tev izveidoju ļoti dīvainas formā tādu sievietes tēlu, bet tai sievietei ir kaķa ausis. Es nezinu, kāpēc, bet manuprāt, ka tev ausis ir svarīgākas kā mute tavā dzīvē, jo tu esi tā, kas citus visus dzird un pat ne tikai cilvēkus. Tev ir kaut kāda īpašā spēja, ka tu dzirdi pilnīgi citas frekvences un turpini dzirdēt, jo tas, kurš raida, viņam vajag pateikt, jo citi to nedzird. Vienkārši nav tādu ausu, lai sadzirdētu. Un tā, kad būs gatavs, viņu izkrāsošu, un tad tu viņu varēs dabūt sev un atgādināt sev, turpināt būt par īpašo tīratņu elementu šīs pasaules. Un ko tu man sagatavoji? Es nezinu, kas tas ir, bet varbūt tas ir tas šķirstiņš. Tāds sirds šķirstiņš, kur viss var glabāties. Tas arī svarīgais. Nepareizās lietas. Jā, kur viss var tādā drošībā glabāties. Paldies, Gita. Paldies. Tev. Tu esi brīnišķīga. Paldies tev. Lūdzu. Var paturēt. Tas ir ļoti superīgs. Paskat, kādas krūtis. Šodien krūšu diena. Un tieši kā man Parād viņai to īpašo krūti. Tā kā tev. Jā. Es taču tevi vēroju. Un visas tavas mežģīnas. Nē, es nezināju, kura tev lielāka. Paldies. Fenomenāli, mums jau visām tā ir. Ka viena ir lielāka. Man liekas, nav tādu sieviešu, kurām būtu. Varbūt ir, nezinu, jātaisa. Mēs viņu tūlītās.